Sveiki, sveiki! Šis video arī tiem, kas nepagūda tikt uz pēdējo stundu, bet cerams, ka vēlreiz ļoti daudziem par atpasinājumu fizikālo interpretāciju. Man kā fizikas skolotājiem fizikālā interpretācija sevišķi tuva, un pāris video atpakaļ es tieši tā sāku arī skaidrot video. Pieņemsim, ka mums ir koordināts vienādojums. Ja? Šī ir koordinātas izmaiņu laikā. Procedūra, funkcija, kas apraksta koordinātas izmaiņu laikā. Es došu divus paralēlus piemērus. Viens ir kaut kas, ko mēs sauksim par tipisku vienmērīgu pārnātu kustību. 10 plus 2t mīnus 4t kvadrātā. Tie, kas ir ar fiziku tuvu, gan jau, ka zina, ka 10 šeit apzīmē sākuma koordināti, 2 apzīmē sākuma ātrumu, un mīnus 4 bieži vien mums ir puse no pātrinājuma. Tad, kas reāli būtu mīnus 8. Ātrums sarūk katru sekundi par 8 metriem sekundē. Principā ātrums pātrinājums ir vērsts pretēji kustībai. Iedošu arī vēl vienu piemēru, kuram mēs sekosim. Šoreiz kaut ko mēs nevaram atrisināt tikai ar fizikas jau eksistējošajām formulām. Ja pirmais man ir vienmērīgi pātrināta kustība, tad šeit t kubā, 2t kubā, lai ir interesantāk, mīnus 4t kvadrātā. Abos gadījumos es gribēšu ko? Es gribēšu, lai jūs man pasakāt koordinātu pie 2 sekundēm, ātrumu pie 2 sekundēm un pātrinājumu pie 2 sekundēm. Es domāju, ka koordinātas iegūšana ir viegls process, vienkārši liekam iekšā divnieku 10 plus 2 reiz 2 mīnus 4 reiz 2 kvadrātā, un caur aprēķinu jūs iegūsiet 10 plus 4 mīnus 4 reiz 4, 16, mīnus 2 metri. Kamēr otrā gadījumā jūs iegūsiet 2 reiz 2 kubā, mīnus 4 reiz 2 kvadrātā. 16 mīnus 16 ir 0. Esam atgriezušies sākuma punktā. Bet kā ar ātrumu? Vienā gadījumā mēs varam ar fizikas formulām, otrā mēs nevaram. Aplūkosim tad tādu gadījumu, kas palīdzēs abos. Tad mēs sākam ar to, ka, ja mēs nosakām ātrumu, tad mēs nosakām nevis ātrumu, bet koordinātas izmaiņas attiecībā pret laika izmaiņu. Mēs aprēķinām kaut ko, ko var saukt par vidējo ātrumu. Fizikas pamatformulu. Taču, ja tad šis ir vidējais ātrums, taču, ja mēs no tā ņemsim robežu, visu laiku to delta t saīsināsim, samazināsim, un ņemsim robežu, tad mēs iegūsim to, kas ir v, jeb momentānais ātrums. Ātrums ļoti konkrēti laika brīdī. V gluži vienkārši ir atvasinājums koordinātai. Tātad atvasināsim koordinātu, iegūsim momentāno ātrumu izteiksmi. Momentānais ātrums ir vienkārši koordinātas atvasinājums. Mēs ņemsim koordinātas vienādojumu. Desmitnieks kļūst par 0, plus 2 reiz t kļūst par 1. Laikam ir vērts atgādināt, ka šī formula strādā, ja tev ir pakāpes funkcija, šoreiz pēc argumenta t, tad kāpinātājs iet lejā, un augšā mums ir par vienību mazāks kāpinātājs. Šeit ir mīnus 4 reiz 2t, tad 2 mīnus 8t. Līdz ar to ātrumam pie 2 sekundēm ir jābūt tāda kādam
2 mīnus 8 reiz 2 mīnus 14 metri sekundē. Ātrums ir 14 metri sekundē vērsts pretēji noteiktajam virzienam. Šajā gadījumā ātruma vienādojums būtu atvasinājums no 2t kubā mīnus 4t kvadrātā, tad 2 reiz 3t kvadrātā mīnus 4 reiz 2t, 6t kvadrātā mīnus 8t, un ātrums, kad es ielieku iekšā 2, ir 6 reiz 2 kvadrātā mīnus 8 reiz 2. 24 mīnus 32, 8 metri pretēji noteiktajam kustības virzienam. Vai mēs varam iet tālāk? Jā, protams. Mēs zinām, ka, ja salīdzinām ātrumu ar laiku, mēs iegūstam kaut ko, ko sauc par pātrinājumu. Bet, lai dabūtu momentāno pātrinājumu, jums ir jāņem laika izmaiņas, jāņem robeža, kad laika izmaiņa tiec uz 0, un tad tas ir momentānais pātrinājums. Un arī šādi strādā. Tad pātrinājums momentā ir ātruma atvasinājums. Ja ātrums ir koordināts atvasinājums, pātrinājums ir ātruma atvasinājums. Nu tad 2 mīnus 8t bija ātruma izteiksme, ko ieguvām, atvasinām, 2 kļūst par 0, mīnus 8, reiz 1, mīnus 8. Un ja es ielikšu vērtību 2, nekas no tā mīnus 8 nemainīsies, jo tas ir konstants pātrinājums, tātad mīnus 8 metri sekundē kvadrātā. Savukārt otrā gadījumā noteiksim šo atvasinājumu iegūtai ātruma izteiksmei, un tam būs jābūt 12t mīnus 8, kā rezultātā ātrums pātrinājums pie 2 sekundēm ir, liekot iekšā 2, 12 reiz 2, 24 mīnus 8, 16 metri sekundē kvadrātā. Tad šis bija pretēji kustības virzienam, šis ir pakustības virzienam. Un lūk, tā ir atvasinājuma fizikālā interpretācija, bet vispār pielietojums fizikā der praktiski jebkur, kur mums ir izmaiņa laikā. Jebkur, kur ir īstenībā jebkādas izmaiņas laikā, visbiežāk, tad atvasinājums ir ļoti noderīgs. Piemēram, mēs uzdevām strāvas stiprumu kā lādiņa attiecību pret laiku. Un tad jau arī īstenībā var teikt, hei, strāvas stiprums ir lādiņa atvasinājums. Ja, lādiņa plūsmas atvasinājums. Vai ko vēl var izdomāt? Jauda ir tā kā enerģija vai darītais darbs attiecībā pret laiku. Tātad jaudu mēs varam teikt, ka tas ir darba atvasinājums, ja darbu mēs varam aprakstīt kā laikā mainīgu funkciju. Bet daudz, kur mums tas ir aktuāli ne tikai attiecībā pret laiku. Gadījumā, kad mēs skatāmies izmaiņas attiecībā pret kādu garuma dimensiju, piemēram, ja mēs skatāmies spiediena izmaiņas atkarībā pret dziļumu, tad mums var būt tad šos atvasinājumus arī mēs varam skatīties, kas parāda šo izmaiņas straujumu. Tādus izmaiņas atkarībā no distances, no dažādām garuma dimensijām sauc par gradientiem. Bet lūk, šāda bija atvasinājuma fizikāla interpretācija. Ceru, ka jums noderēja, palīdzēja un palīdzēs. Tiekamies jau citā video. Lai jums veicas!